Labvakar! SEB Baltijas basketbola līga Ventspils pret Barons LMT šovakar. Abas komandas ar līdzīgām sekmēm, nepārāk labām sekmēm pagaidām sezonas sākumā, bet pāri tam visam, protams, šobrīd Kārļa Mužnieka pirmā vizīte Ventspilī ar savu pašreizējo komandu. Pēc 10 gadiem Ventspilī, pēdējiem 6 vecākā trenera amatā, šovakar viņš kā Barons LMT treneris šeit ieradies viesos. Redzēsim, kā ies tiešām šī spēle, kaut vai tāpēc vien solās būt īpaši intriģējoši. Un Barons komanda redzam jau šobrīd laukumā, tāpat arī Kārļa Mužnieka laukuma malā. Nebūs jāpiebrauc pie otra rezervistu soliņa. Bet šeit Ventspils pusē Ventspils komanda, kas pašlaik nāk laukumā. Pēc vienas spēles izlaišanas ierīnā arī Akins Akingbala. Traumēts ir Mārtiņš Skirmans, bet pārējie spēlētāji ierīnā. Tā skaitā arī Kaspars Ciprus, kurš šonedēļ Tallinā aizvadīja pirmo spēli Ventspils komandā šajā sezonā un aizvadīja ļoti veiksmīgu spēli. Viss laukumā un Gašpens Okons, vecākais treneris ar savu palīgu Agri Galvanovski laukuma malā. Šobrīd neliela ceremonija pirms spēles tieši par godu tam, ka Kārlis Mužnieks iepriekšējos 10 gadus ir strādājis šeit Ventspilī. Un tāpēc šobrīd tiek godināts. Un publika sagaida viņu ar atzinīgiem aplausiem, neapšaubām šobrīd, lai arī būs pretiniekos Ventspils komandai šovakar. 5 reizes Latvijas basketbola līgas turnīrā viņa vadībā izdevās Ventspils komandai uzvarēt. Arī SEB Baltijas basketbola līgā 3 sezonās Mužnieks izcīnīja 52 uzvaras, vairāk nekā jebkurš treneris līdz šim SEB Baltijas basketbola līgā. Un zelta ķēdes kopā ar Puķu šovakar Mužniekam, es domāju, godam nopelnīts iepriekšējos gados. Pēc ilgāku laiku Ventspils hallē vēl viens krekls tiks pacelts pie zāles griestiem. Tur jau ilgāku laiku ir krekls ar 4. numuru, kas pienācās Balvim Leimanim savulaik. Un tagad arī Kārļa Mužnieka 7. numurs tiesa laukuma pretējā galā, bet būtību tas, protams, nemaina. Savu ceļu līdz zāles griestiem nu pat ir beidzis. Publika kājās stāvot šo brīdi pavadīja. Nu, spēles sākums, es domāju, no emocionālā viedokļa, arī no visa tā, kas gaidāms turpmāk, pašlaik ir noteikti izdevies.
teiksim, mans sarunu biedrs šai mirklī Māri, nu, nav drusciņas tā jocīgi, ka tagad Kaži ir otrā pusē barikādē. Nē, nu, nemaz nav jocīgi. Gluži pretēji, pat interesanti ir. Tāda, zinām, veida intriga ir. Un Kārlim ir jauna komanda, mums arī jauns treneris. Skatīsimies, kā basketbolu rādīs Kārlis pie Barona. Jā, nepilnu pusstundu pirms spēles sākuma Kārlis Mužnieks teica, nu tad man viņš tā teica, nu uzzina visas iespējamos noslēpumus no basketbola kluba Ventspils taktiskā zīmējuma. Ir tiešām mainījies taktiskā zīmējums. Mēs jau ar Agri Galnovsku pagājušajā reiz runājām, ka tomēr ir tādas izmaiņas arī spēlē. Jā, protams, izmaiņas būs. Tas būs visiem uzreiz acīm redzam, kad spēle sāksies. Bet tad jau redzēs. Mums ir vajag pielāgoties pie viņiem. Es skatoties iesildīšanos, vēroju, ka Ventspils puiši ir tā nopietni, bet ar tādu zināmā mērā tādu vieglu smīnu. Ir labs karstāvoklis komandai pēc uzvaras pār Kalevu. Protams, kad mēs atgriezāmies ar uzvaru no Tallinas un mēs aizbraucām nepilnvērtīgā sastāvā, jo mums vairāk cilvēki palika mājās Akimbals sakarā ar savām ar pasas lietām un nevarēja spēlēt, un Mārtiņš Kirmans salauzts pirkstu bija. Tā kā mēs aizbraucām 10 cilvēku, no kuriem vēl faktiski 2 bija jaunie. Ja. Un veiksmīgi nospēlējām, par ko esam priecīgi, un šodien esam labā pacēlumā sakarā ar to psiholoģiskā pacēlumā, kad arī mūsu futbolisti Ventspils labi nospēlē. Jā, kad arī varam apsveikt čempionu titulu. Tomēr vēl runājot arī liels pārsteigums. Kaspars Ciprus, kurš pirmajās spēlēs praktiski netika pie spēlēšanas, Kalevas spēlē iemet 20 punktus. Ar ko tas izskaidrojums? Tas, ka viņš vienkārši bija praktiski vienīgais centrs palicis? Arī tāpēc, bet Kaspars, kā zināms, ilgu laiku nebija vispār pieteikts spēlēm un godīgi sakot, es 2 gadu laikā neesmu nekad redzējis, ka viņš spēlē tādu pašatdevi un tādu deksmi, kā viņš nospēlēja, tur vienkārši ideāli. Tā kā ir cerības, ka šodien viņš arī diezgan daudz tiks spēlēt. Es arī tā domāju. Paldies, skatāmies spēli! Spēles sākums patiešām jau pavisam tuvu. Tūdaļ redzēsim komandu starta pieciniekus. Līdz šim Baltijas basketbola līgas turnīrā Ventspilniekiem 1 uzvara, 2 zaudējumi un Barons LMT komandai arī 1 uzvara un 3 zaudējumi. Tieši pēdējās spēles ir izdevies uzvarēt Baronam Valmieru, Ventspilī Tallinā, par ko jau bija runa mirkli iepriekš. Nu, un šodien ir labs iespējas nostiprināt šos panākumus, kas gūt pavisam nesen. Nu, vienai komandai tas izdosies, otrai nē. Un kura būs kura, to noskaidrosim tuvākajās pāris stundās. Un vieskomanda Barons pirmie dodas laukumā. Tāpat kā iepriekšējās spēlēs Adamaitis, Bērziņš un Aleksandrs būs garajā galā. Un Gusts un Šķēle aizsargi. Un Ventspilniekiem Ulvis Helmans, Aigars Vītols, Kaspars Ciprus, Justins Lovs un Džons Gilkrists. Atsimrot, tiešām Kaspars Ciprus labā spēle pret Kalevu ir viņa atgriez uzpamot pieciniekā. Es nezinu, ka esam priecē. Akimbal līdz šim ir spēlējis 13 minūtes vidēji spēlē. Atceramies spēli pret Lietuvas Rīts, kur viņš ļoti ātri savāc 5 piezīmes. Tā kā ar viņu sākt arī būtu riskanti. Un pēc tam tiešām Ciprus nospēlēs veiksmīgu spēli. Izsien bumbu tagad savai komandai ir mainieki. Ventspilnieks sāk ar uzbrukumu. Telmanis, kā vienmēr ir ierasts pirmajā uzbrukuma fāzē tālu no groza. Arī pagaidām Kaspar Bērziņš ir izvilkts ārā. Ciprus aizsaks. Gusts šeit. Aktīvi nospēlē. Nu, tagad Telmans var iet. Mēģinās bez pustālo. Tas sanāk sarežģīts. Aleksandrs iztraucēja šo metienu, iespējams nobloķēja. Tagad Šķēlēm gadrīz brīvs ceļš, bet tomēr bumba tiek atdot mainiekam. Asa cīņa jau no paša sākuma šeit. Gan soda laukumā bija, gan arī Šķēles garām gājiens, kur viņam bija tiešām nopietna pretestība. Un Gilkrists iesāk nākamo uzbrukumu Ventspilniekiem. Helmans un Vītols. Klaus tur brīvs tūlīt būs. Jā, viņš to arī izmanto.
Arī šis metiens iztraucēts. Helmans arī neizdod sērts metiens. Turpin cīnīties zem groza. Bumba paliks Ventspils komandai. 3 sekundes, tikai 3 sekundes laiks atlicis uzbrukumā. Jo metieni, lai gan bija 2, neviens neskārstīja. Vai pat 3 bija, 3 metieni. Klaus skatās, tātu būs jāmet. Helmans arī met. Un ļoti būs metiens, bet tomēr ir grozā. Tas ir pēc būtis. Un vēl vien pārtver bumba. Aleksandr piespēl pēc galiem, bet neveiksmīgi Vītols pārtver bumbu un vēl 2 punktu. Lūk, nozīmē 1 sekundi. Praktiski. Nu, lūk, tagad Barons uzbrukumā. Mēs īstais pozicionāls uzbrukums arī Baronam. Dēls skatās. Aleksandrs tā ļoti pasīvi pagaidām tā, tā trusciņa tā kā uzlika un noteikti pārkāpus cipars ar piezīmi. Tagad Aleksandrs ar Bērziņu ļoti intensīvi sarunājas. Es redzu, ko darīt ar pick-and-rolliem. Visdrīzākais tik norādīts arī apmēram tā vieta ar roku, kur sodmetē līnija. Gusts. Labi, Bērziņš var mest. To neprecīzi, bet ne 3 punkti. 2 punkti pārkāp tālmetē līnijai. Un 4-2 šobrīd rezultāts Ventspilnieku labā. Helmans. Justins Laus. Pret Adamaitu. Ciprus aizsargu neizmanto. Vēlreiz Helmanim. Helmans met no tālienes. Nav precīzi. Bumba Baronam. Adamaitu ātri bumbu dot Gustam. Gusts skatās vairāk tā kā uz Aleksandru. Parādīja arī kombinācija. Aleksandrs vietu nemaina. Un Gusts iet līdz galam un 2 punkti. Ciprus gan pamet savu sedzamo un mēģināja kavēt, bet Gusts gandrīz pat aizstāko ceļu tik līdz grozam. Iespēlē tradicionāli visu uzbrukumu vairāk vai mazāk tomēr līdz Kalmanim nonāk. Tagad atkal Vītols. Vītolam būs pašam jāiet cauri. Vītols pēc Bērziņa palicis, mēģināja to izmantot. Metiens neizdodas. Bumba arī šoreiz paliek Ventspilniekiem galie metiens. Zem Mārtiņu Kravčenko. Viņš uz rezervis soliņu Baronam. Vītols ir pilnīgi starp bumbu. Īsti nedabot nevar. Tad pats Ciprus palīdz. Tagad arī Laus. Vēlreiz Vītols. Vēlreiz mēģiniet cauri. Šeit labi iespēja. Jā. Nospēlēts atrada. Ciprusam ir 2 punkti. Šķēl Bērziņam. Tāls metiens. Nav precīzs. Un Helmans, lai gan nesteidzās pēc bumbas, dabūja šo bumbu beigās. Jā, Aleksandrs arī tur it kā bija tuvu. Un vesta bumba. Vesta bumba Gilkvistam. Gusts atkal var sākt kārtējo Barona sadarbību. Faktiski viena puse tagad tiek atstāta brīva. Šķēli atradās spēcējā malā, tagad ir pārgājuši labo malu, te ļoti intensīvi grūstās. Jā, nu nopelnīja uzbrukumu piezīmi. Tā jau likās, pieturēja Jāgar Vītolu ar rokām. Un arī diezgan loģisks, likumsakarīgs iznākums. 6-4 joprojām vadībā Ventspils. Jāspēlē vēl 7 minūtes pirmajā ceturtdaļā. Nolaus ar bumbu. Gilkvists parāda. Aizsargs Vītolam. Samainīties gan neizdodas. Bet šeit Barons aizsardzībā samainījās. Tagad paliek pret Vītolu atkal garais spēlētājs, bet piespēl Ciprusam. Nav precīzi bumbu zaudēt un uzbruks Barons LNT. Šķēle pret Vītolu iet garām uzreiz. Metiens nav precīzi, cīņa zem groz. Bērziņa metiens arī neizdodas. Un cīņa pa bumbu turpinās. Bumbu paliek Barons komandai. Paklūks pēc Gusts pietur bumbu. Tagad visi ir gatavi spēlēt. 2 garie nāk pretī. Var veidot aizsegu. Gusts pustālais. Vēlreiz bumbu atlec un Vītols to izcīna zem grozi. Šeit Šķēle un Aleksandrs vēl mēģināja ar Vītolu pacīksēties par šo bumbu. Neizdevās. Nu, tagad, nu jā, Ulfs Helmans savā elementā 9-4. Ventspilnieki pāris reizes ir uzbrukuši ātri pēc pārtverts bumbas. Tagad ar iepriekšējā spēlē pret Valmieru pretinieki ātri pārēju uzbrukumā Baronam sagādāja grūtības. Nu, tagad ties pats spēles sākums vēl. Redzēsim, kā ies tālāk. Adamaitis ļoti neprecīzi un nesapratās. Galvenais nesapratās ar partneriem. Jā, arī Aleksandrs ļoti pagaidām Barons ne minūtes pārtraukumu. 3 minūtes, nedaudz vairāk kā 3 minūtes nospēlēts. 9-4 Ventspilnieku vadībā un jau pirmais pārtraukums spēlē. Ulfs Helmans gūs 5 punktus līdz šim.
Nauda? Kāpēc par to domāt visu laiku, ja pietiek ar 60 minūšu konsultāciju, lai uzzinātu, kā nopelnīt vairāk? Un tad es varēšu pievērsties citām lietām. Lūk, kā pēdējos 2 gados ir pieaugusi mūsu klientu peļņa, kas ir apsteigusi inflāciju. Piesakies 60 minūšu konsultācijai SEB Unibankā un uzzini, kā ieguldīt un nopelnīt vairāk. SEB Unibanka. Ieguldīts, nopelnīts. Es esmu sajūsmināta par mūsu jauno auto. Sākumā mēs gribējām sarkanu, bet beigās tomēr izvēlējāmies melnu, tāpēc, ka tā ir eleganta un piestāvīta visam. Protams, mums vajadzēja arī ģimenes auto. Tajā ir tik daudz vietas, tā ir vidēji nekaitīga un arī skaņa ir perfekta. Tev taču patīk, vai ne? Viņam patīk, man patīk, un tā ir lieliska. Lai nu kā, vai tev sāp galva? Nē. Jaunā Toyota Corolla Verso D4D 180. Vidēji nekaitīgs dīzeļdzinējs. Toyota. Ventspils Olimpiskais centrs, SEB Baltijas basketbola līgas spēle. Mainnieki, Ventspilnieki uzņem Rīgas klubu Barons. LMT 9-4, Ventspilnieku vadībā. Pateicoties Uvi Felmaņu, vienam ļoti grūtam metienam, vienam brīvam 3-punktu metienam. Pirmais grūtais bija diezgan svarīgs pēdējā uzbrukuma sekundē pēc 3 neveiksmīgiem mēģinājumiem. Tagad Justins Lovs no laukuma vidū labi izmāra Aleksandru, pēc tam arī piezīme, jā. Lieliem spēkiem devās Lau arī sekt praktiski, bet tomēr noteikuma pārkāpums ir, un Justins Lovs, lūk, šeit skatāmies, Aleksandrs izlec, turpat arī Kaspars Bērziņš. Kasparam Bērziņam ļoti iespējams būtu arī izdevies, bumba arī nobūties. Loma sezonas sākumā nav īsti gājis ar metieniem, 27% tikai no spēles. Tagad arī uzreiz nemet. Tiesa 2 gariem ir pretī, tas bija likumsakarīgi mēģināt izmānīt tik pie labāk metienu. Bet no soda līnijas Lovs ir precīzs 11-4 un Ventspilnieki joprojām vadībā. Šēl atbrīvojas. Iespēl Bērziņam. Bērziņš metīs pār Kalmanim precīzi. To viņš, protams, var darīt. Kalmanim, protams, jāņem vērā, ka Bērziņš arī var mēģināt iet arī garām. Tagad atkal samainījušies, ko darīs Vītols. Vītols mēģina spēlēt pats, aizsūtīja prom Ciprus, lai vairāk vietas, bet garām gājiens neizdevās un ātri piespēle uz priekšu, ties pārkrāt. Pārkrāt tālāk piespēle un ātri uzbrukuma mēģinājums Baronam nav izdevies. Ventspilnieku ātris pretuzbrukums. Helmans viltīgi metienu mēģināja pārmest pāri Bērziņam, bet neizdevās. Tagad Šēl caurgājienā. Labi nomānīja Ciprus un 2 punkti. Un tagad minūtes pārtraukums. 11-8, 5 minūtes 23 nospēlēts. 2 grozus izdevās pēc kārtas gūt arī balons LMT komandai, bet zināms sasprindzinājums ir jūtams. Tā vēlēšanās pierādīt ir apusēji noteikti un uzvarēt šovakar. Protams, zinām zemteksti ir un, kā dzirdēt, arī Māris Bružiks teica, jā, ka, protams, tas viss ir interesanti, bet, protams, ka Kārlis Mužnieks labi pazīst lielākoties spēlētājs, kas ir basketbola klubs Ventspils rindās. Arī jaunpienācēji jau noteikti arī ir pietiekami izstudēti. Lūk, šeit redzam. Šis ļoti grūtais Kalmaņa pirmais metiens. Kaspars Bērziņš nedaudz pārkāpjot 3 punktu līniju. 2 punkti. Giedrs Gusts caurgājienā. Nācās arī redzēt vienu basketbola klubu Barons treniņu. Un treniņu beigās apmēram 10 minūtes Giedrs Gusts trenēja pustālo metienu. Varētu teikt, ar ļoti labu procentu, bet... Gustam gluži tāpat kā Lavam sezonas sākumā metieni diezko neiet, ir ļoti zems procents. Arī viņam zem 30, kas, protams, ir daudz mazāk nekā varētu vēlēties. Jo tam Gust labprāt iet caurgājienos, bieži met no tuvāks distances, un tur rādītājs zem 30 patiešām ir stipri par maz. Un šeit veiksmīga epizoda aizsardzībā. Vilkviss pārtverbumu un arī Šķēle pie grozas. Labas, pārliecinošas un vairākas māņu kustības pēc kārtas panāca rezultātu. Nedaudz presingos Barons komanda. Okons tiek uzmanīts un gandrīz ir izdodas. Tagad Kalmanis pašam jāpāriet pāri, to viņš arī izdara. Šornāk bumba. Klaus mainīsies. Arī šeit samainījās Barons. Iepriekš spēlē ar Valdēru arī labprāt sevišķi pretī grozam tālu no grozas. Mainījās sevišķi tuvāk uzbrukuma laika beigām. Tagad gan laika vēl pietika, bet Vilkviss pāri. Bērziņam nav precīzi un bumba ir atkal Barons komandai. 11-8, kā redzat, rezultāts nemaz nav tik
Pārliecinoši laukuma saimnieks šeit. Jā, nu. Lieliski nospēlēja Bērziņš. Viņš ļoti āgri ieņēma šo pozīciju sodu laukumā. Tad nāca 2 piespēles, kamēr viņš saņēma bumbu. Un tad Paklups vēl tomēr saglabāja līdzsvaru pietiekami, lai iemestu. Un bez soda. Un vēlreiz doties par Bērziņu. Aizsūt prom Ciprus. Paliek pēc Aleksandera. Nekas labāks nav. Un iespēlē Ciprusam. Labi iespēle. Faktiski arī nekāda cita varianta īstars arī Baronam nebija. Kaspars Bērziņš pārkāp noteikumus. Ciprus Alāži no sodlīnijas bijis precīzs. Pagaidām vienīgajā spēlē šajā sezonā Tallinā iemet 4 no 6. No spēles pat bija precīzāks, iemetot 8 no 9 un kopā 20 punktu un 6 atlikušās bumbas. Tai brīdī, kad Skirmans guva savainojumu, tiešām Ciprus klātbūtne komandā ļoti noderēja. Jā, jau pastāvēja, zināms, baumas bija par to, ka varbūt arī Kaspars Ciprus tiktu labprāt arī atlaists no basketbola kluba Ventspils, bet spriežot pēc visa. Nekad nevar zināt, kad tu esi ieguvējis un kad tu esi zaudējis. Tuvākajā laikā visticamāk tas nenotiks, jo šobrīd komandā ir tikai 2 centru spēlētāji. Ja neskaita Ronaldu Zaķi, tad Akingbala un Ciprus, kas var doties laukumā un spēlēt. Un Akingbala mēs pagaidām neesam redzējuši laukumā. Vēl tikai 7. spēles minūte. Noteikti redzēsim. Tagad Šēli saspēles vadītāji Postenī. Arī iespēle un Ciprusam personiskā piezīme. Ciprusam jau otrā piezīme un viņa cīņa ar Aleksanderu no paša sākuma ir bijusi diezgan aktīva un diezgan daudz izmantojot rokas, kā redzējām arī šajā gadījumā. Nedaudz pagrot no muguras. Tagad Aleksandrs pats diezgan tālu no groza. Izmēģinās pustālo. Mēģināja atstienu. Nav. Un Vītols vēl. Jans Laus. Šeit samainās. Var iet cauri. Labi iespēja atkal Ciprusam un vēl 2 punkti. Jā. Viss faktiski izdarīja labi. Jā, Laus. Tiešām labi. Bet, protams, arī gariem spēlētājiem jābūt vietā, jāgaida piespēle un jāspēj savas iespējas izmantot, kas Ciprusam izdevās šoreiz. Aleksanders soda laukumā un 3. piezīme Ciprusam. Jau 3. piezīme pirmajā ceturdaļā. Arī tā nav jauna tendence. Viņš bieži vien ātri savāc piezīmes. Un tūlīt arī vēl viens piezīme. Ātras vācējs Akingbala jau sāk sildīties. Nē, viņš jau nāks tūlīt laukumā arī. Nē, Pavel Veselovs tomēr laikam laidīs no sākuma. Jau bija gatavi mesties laukumā, bet 1 pret 2 tomēr nav ļauts mainīt. Tas kā laikam tagad terminēja Igauņu basketbols tad 6 spēlē. Atcerēsimies savulaik Latvijas un Igaunijas valstsvienības spēli, kur Igauņi pamanījās uzlikt laukumā savus 6 spēlētāji. Sen tas bija un ļoti iespējams vairs nav taisnība, bet tikmēr Aleksandrs ir precīzi no sodmetienu līnijas. Tagad 2 sodmetieni precīzi, 15-12, joprojām nekur tālu Ventspilnieki nav aizmukuši. Un Pāvels Veselovs, pirmā maiņa. Vismaz daļēji piespiedu maiņu, jo 3 pārkāpumi jau pirmajā ceturdaļā, tas, protams, ir ļoti daudz. Un tiesa Veselovs šogad spēlē daudz, 22 minūtes vidēji spēlē līdz šim. Par trešdaļu vairāk nekā spēlē pērn Ventspils komandas sastāvā. Šeit neizdevās labām iespēlēt Veselovu. Helmanim arī neizdevās labi 3 punktiem izmest. Tagad Šķēle arī tiek uzmanīts. Trīster, Salgaini galā, Gust arī. Grūts metiens, nopietni pretestība no sedzēja puses. Vilkvits pret Šķēli ir veiksmīgāks un precīzāks. 17-12. Nedaudz vairāk kā 2 minūtes palikuši pirmajā ceturdaļā. Ventspilnieki pagaidām visu laiku turās priekšā. Ādamaitis atraujās uz grozu, Lauks viņu palaiž un viegli punktu Baronam. Tagad Vilkvists ar bumbu. Var atkal iet cauri, to viņš arī dara. Šoreiz nav, bet Veselovs turpat un nopelna 2 sodmetienus. Komandu piezīmes tagad Baronam 4, Mājniekiem 3. Un Baronā šķiet, 4 spēlētājiem pa vienam sodam, šoreiz pārkāpums Gustam. Un pirmā spēlētāja maiņa arī viņiem Kebus Stjorts nomaina Kasparu Bērziņu. Stjorts pēdējo spēli pret Valmieru nospēlē neveiksmīgi, 5 piezīmes, 3 punkti, 3 atlikušās bumbas tikai. Bet šobrīd Veselovs uz soda līnijas un jau pirmo trāpa. Vēl viens spēlētāja maiņa līdz Baronam. Tad arī Vaikuls nāks laukumā. Un
tiek mainīts, Gusts tiek mainīts. Tātad Armands Šķēle tālāk spēlēs kā saspēles vadītājs. Šķēle skatās. Iespēle Aleksandram un nostaigāts. Un Ventspilsniekiem, bet kaut ko Uvis Kalmanis diezgan pamatīgi Pavelam Veselovam pārmet. Kalmanim šeit izdevās noturēt, nepalaist Aleksandru tuvāk, noturēt savu pozīciju. Un tas arī šo lieko soli radīja. Noskrien Vītols, saņem bumbu. Kalmans liek aizseg, labi atraujās un... Nu, lieliski. Ļoti lielā ātrumā Kalmans atklāts veidot aizseg. Kamēr sedzējs paspēja panākt, tikmēr jau atrāviens uz grozu. Un ātrums šeit izšķir bieži vien visu. Pagaidām mēs redzam veco labo Ventspilu. Tieši tāpat, kā viņi spēlēja iepriekš. Arī šeit Kalmans notur pozīciju, piespēle ārā, ātros pat piespēle. Un 3 sekundes. 3 sekundes Baronam uzbrukumā, vēl viena kļūda. Ventspilsniekiem ir iespējas vēl vairāk nostiprināt savu pārsvaru. 21-14. Jāspēlē vēl minūte un 15 sekundes pirmajā ceturdaļā. Skaidrs, ka vismaz viena ceturdaļa Ventspilsnieki būs uzvarēti. Minūtes laikā mēs ticams, vai Baronam izdosies radikāli pietuvoties. Un šeit ļoti efektīvs kritiens. Nedaudz arī, protams, Aleksandrs sagrēkoja pagrūda roku, bet nu kam tagad bumba? Bumba Baronam. Gilkrists ilgi gaidīja savu iespēju uzbrukumā, beigās tik pie metiena, bet netrāpīja. Vēl viens spēlētāja mājiņa. Un Kravčenko nāk laukumā. Atceramies pagājušās svētdienas spēli pret Valmieru. Uznāca tikai 13 minūtes līdz spēles beigām. Pagūl iemes 12 punktus. Tā skaitā 2-3 punknieks pret Valmieru zonu no metriem 7-8. Un ir bijis ļoti veiksmīgs uzbrukumā sezonas sākumā un arī pārliecinoši. Un arī Baxters, Džimijs Baxters Ventspilī, numur 22. Šeit atkal Šķēlim bija iespēja iet caurgainā, bet tur arī ļoti viltīgi nospēlēja Uvis Kalmans. Esam labi zinot, ka visdrīzākais, ka Šķēle varētu iet. Un Šķēle atņem bumbu Vītolam. No, ir 2 punkti. 21-16. Pēdējais uzbrukums, pilns uzbrukums arī Ventspilsniekiem. Domājams, ka nospēlēs arī līdz galam. Veselovs kaut ko rāda, ļoti interesanti ar rokām. Baxters pret Kravčenko atspēl stūrī. Veselov 3 punktieks. Nav veiksmīgs bumba Baronam un vēl 6 sekundes. Pārkāpums. Šī ir 4. piezīme. Viņš laikam uzskata, ka Stjuarts tomēr viņu kavēja ar šo 3 punktu metienu ar noteikumu pārkāpumu. Nu, šeit gan noteikumi cik pārkāpti. 4 sekundes. Jāsāk no savas laukuma puses. Tā bija 4. komandas piezīme. Ventspilī Šķēle tiek līdz grozam. Nepagūst Barons. Sekmīgi uzbrukt. Atdūrās kā pret mūru. Tātad pirmā ceturdaļa noslēgusies 21-16 par labu mainiekiem. Basketbola klubam Ventspils. Nauda? Kāpēc par to domāt visu laiku, ja pietiek ar 60 minūšu konsultāciju, lai uzzinātu, kā nopelnīt vairāk? Un tad es varēšu pievērsties citām lietām.